Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Pieķerta sportojot komanda Svaipas ir nolikusi maliņā un nu ķērusies klāt pie velosipēda. Bet kā to izvēlēties? Kurš ir pareizākais un atbilstošākais? Un kā to aprūpēt? To jau skatieties pēc maza brīža. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. Ding, 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 bicycle, ding, 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 bicycle, ding, 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 bicycle, ding, 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 bicycle, ding, 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 bicycle. Make that ass roll. Lai neapmaldītos velosipēdu piedāvājumu džungļos, esam iedalījuši 3 epizodītes. Tātad komforts, sports un ikdienas lietošana un veloprofa tehniskais cilvēks. Emils mums palīdzēs orientēties šajā izvēlē. Sveiks! Sveiks. Tātad sāksim ar komfortu. Kas ir tā pamatā, lai izvēlētos un noslēgtos tieši par šo velosipēdu tipu? Tātad ir principā parasti jāizvēlās cilvēkam, kur viņš grib braukt, kā viņš grib braukt, cik ātri pārvietoties. Un tad, teiksim, pēc tā varētu izvēlēties kāda tipa riteni. Sievietēm tā izvēle bišķi vienkāršāk ir. Teiksim, tāds mierīgāks pārvietošanās līdzeklis darbam būtu šāda tipa velosipēdi. Viņiem vieglāk ir uzkāpt, sēdēšana ir ērtāka, ar taisnu muguru var braukt, kā arī krēsli ir gana plati, lai galā dibens nebūtu nospiests, tā teikt. Pa vīriešiem tur ir bišķi vairāk lielāka izvēle. Ir arī tādi paši komforta vīriešu riteņi, vairāk paredzēti svētdienas izbraucieniem ar ģimeni lēnām. Tad ir nedaudz ātrāki, teiksim, tie cross tipa riteņi. Tāpat tās kā šie, viņiem ies arī viegli, gan komfortabli, gan samērā ātri. Un tad pavisam ātrākie velosipēdi pilsētā un ikdienā šāda tipa bez amortizācijas. Pēc savas uzbūves diezgan līdzīgi šoseis velosipēdiem, toties lielāku bišķi komfortu un mazliet vienkārši to aprīkojumu. Iepriekš runājām, ka šis varētu būt tāds tā kā Rīgā strādājošā sapnis. Jā, tā būtu tāda pilsētas raķete, ja vēlas apdzīt sabiedrisko transportu vai kādu mašīnu droši šādu tipu riteņu. Un no riepu platuma arī nevajag tā kā baidīties, jo kā cilvēks ierauga, ne? Tādi jau var tikai pa asfaltu. Nevar. Mierīgi viņi ies arī pa cietiem zemesceļiem, takām, vienīgais drusku lēnāk. Ātrums arī garantēts. Ātrums garantēts viennozīmīgi. Tad vēl tie kalnu tipa riteņi ir tādi lētāki un ir dārgāki. Lētākus arī var izmantot kā ikdienas līdzekļus, viņiem būs, teiksim, platāka tā riepiņa, drošāk varēs braukt uz apmalēm virsū vai pa bedrēm, neuztraucoties pie riepu vai pārsist vai kā. Bet tas būs krietni lēnāks pasākums, kā cilvēks sāka rūks vairāk tā riepa. Tālāk jau aiziet uz sporta kategoriju. Protams, tie paši kalnu riteņi pārauga ar lielāku cenu, kvalitatīvākā un līdz ar to manevrēt spējīgākā, ātrākā un nopietnākā aparātā. Tas, ja grib jau izspiest no sevis kaut ko vairāk nekā pārvietošanās. Jā. Ja grib piedalīties sacensībās vai tā. Tad, principā, nākot uz velo veikalu, vajadzētu izvēlēties, ko tad īsti gribēs. Vai gribēs braukt sacensībās, vai gribēs viņu ikdienā izmantot, vai, ja gribēs gan tā, ir bišķi grūtāk izvēlēties, bet tomēr ir iespējas, var apvienot. Cilvēki atnāk parasti ar vēlmi, gribu labu un lētu. Labi lēts kā kuram, bet ir kaut kāds, teiksim, tas budžets, ar kur ir jārēķinās, lai būtu labs ritenis, neteiksim vienam gadam, bet toties, tomēr kaut kādiem 2, 3. Viena lieta, ko daudzi dara nepareizi, salasās dažādos interneta fórumos, daudz gudrības, un tu mēģini visas reizē pielietot, un tas nekad nav labs rezultāts. Principā visi riteņi ir lietojami, vienīgais jāstāsta ir, kādas savas ambīcijas. Vai ne? Ja jūs esat nolēmuši braukt uz darbu ar velosipēdu, vai tomēr piedalīties sacensībās, ziniet to, ka velo veikalos viss ir pieejams un atrodams.
un tas nav jāpasūta internetā vai vienkārši jāizrauj no gaisa. Dodieties, meklējiet un noteikti atradīsiet. Agri vai vēlāk cilvēks nonāk pie secinājuma, ka ir iegādāts velosipēds un tad ir jāsāk rūpēties par to. Negluži varbūt tā kā par bērnu, bet tomēr tikpat liela vērība jāpievērš gluži kā automašīnai. Un arī velosipēdam ir dažādas tehniskas specifikācijas un daudz ko var izdarīt arī mājās. Un jautāsim veloprofes tehniskajam cilvēkam Didzim, kas tad ir tās lietas, ko iedzīvotāji var darīt paši mājās un neejot uz veloveikalu. Jā, labdien! Nu, cilvēks pats mājās pirmkārt jau varētu censties uzturēt velosipēdu tīru. Pēc iespējas tīrāk, kāds viņš ir iegādes dienā, ja? Kad viss spīd un laistās un ir glīts. Tātad pastiprināt uzmanību, kam ir jāpievērš, tā ir būt visa ritošā daļa. Zobrati priekšējie, zobrati aizmurējie, ķēdes tīrība. Parasti cilvēkiem to nevisai patīk darīt, jo tas ir ķētīgs darbs, tomēr nāks sasmērēt rokas, bet tas ir diezgan svarīgi, lai ātrums slēgtos kā nākas, lai ķēdes mūžs būtu ilgāks. Un parasti pēc nobraukt kilometru skaitu, parasti viens ceļošanas cikls ķēdēji ir aptuveni 50–100 km. Attiecīgi, kā tiek braukts, vai ir sauss laiks vai slapšs, arī vai brauc pa šoseju vai pa mežu ir atšķirība. Ķēdes tīrīšana notiek sekojoši. Šeit apakšā, kur ir brīvā daļa ķēdē, tiek uzlikts kāds papīrs vai lupata vai kaut kas pie rokas, kas tīrāms mājās. Un griežot atpakaļ ķēdi, tiek noslaucīts sākumā lielā netīruma daļa. Visi lielie netīrumi, kas būs, ķēdes kritīs zemē. Tas ir labi, lai viņi krīt zemē, pēc tam to varēs satīrīt, un, kad tas ir izdarīts, tad būs vajadzīgs ķēdes tīrāmais. Parasti viņi ir flakoniņos pūšami. Tieši tāpat griežot atpakaļ, uzpūš uz ķēdes tīrāmā. Ja. Uzreiz jāpiemet, gan ja nav pieejams ūdens tekošs, labāk nemaz ķēdes tīrāmo virsū nepūst, jo būs tikai sliktāk. Par pašu eļošanu, tur jau var nederēs kaut kāda parastā saulespuķa eļļa, cepamā eļļa vai vēl kaut kas tāds. Jā, tā ir taisnība. Parasti ir pieejams divu veidu eļļas ķēdē. Atkarīgs no laikapstākļiem, kādos ir plānots brauciens. Ja mēs redzam, kā ārā spīd saulīte, tad sausā laika eļļa. Tad otrs veids ķēdes eļļai ir slapjā laika eļļa. Ar ko viņa atšķirās no sausā laika eļļas? Ar to, ka slapjā laika eļļa ir noturīgāka pret ūdeni. Viņi tik viegli neskalējās nost. Ķēdē ir noteikts mūžs, tie ir aptuveni 1000 km. Un ķēdes nodilumu var noteikt ar šādu vienkāršu ierīci, lai mērītājs iekrīt brīvi iekšā. Šajā gadījumā ķēde ir jauna, un nekas iekšā neiekrīt, tātad ķēde nav jāmaina. Nu, tad, kad iedursies tā kā sviestā, tad skaidrs, ka viss ir jāmaina. Tad ir skaidrs, ka viss, protams. Tad ķēde ir jāmaina. Kāds ir nākamais solis, ko vēl ir jāuztur mājas apstākļos kārtībā? Mājas apstākļos ļoti svarīgi būtu, ja velosipēdam ir amortizatora dakša, kā šajā gadījumā, lai dakšu stoki būtu tīri. Nu, riepu pumpēšana patiesībā ir, ja tā ļoti iedziļinās, tajā ir ļoti arī plašs jautājums, bet parastam ikdienas braukšanai riepām spiedienam jābūt aptuveni no 2,5 līdz 3,5 atmosfērām, ja tas ir kalna velosipēds. Šosejā spiedieni ir lielāki, 8, pat 12 atmosfēras atkarībā no modeļa un riepu uzbūves. Bet, kad jau runa ir par ātrumiem, tur gan laikam labāk skrūvītas neskrūvēt un trosītas neaiztikt. Ja nav drošas pārliecības par saviem spēkiem, tad jā, visticamāk, labāk neaiztikt tās lietas, jo šeit ir pietiekoši daudz regulācijas, kuras var izmainīt un pārslēdzējs vairs nestrādās tā, kā tam jānotiek. Normālos apstākļos velosipēdam būtu jāripo klusi bez liekām skaņām. Protams, ir mehāniskās skaņas kā ķēdes likšanās uz zobratiem, ja? Kā brīvrums tikšķēšana vai bremžu strīķēšanās bremzējot, bet izņemot šīs skaņas, īsti jau nekādam citam nevajadzētu parādīties.
Principā skatītāji, viss ar velospēdu iegādi nebeidzas. Tieši otrādi, viss ar velospēdu iegādi sākas. Ir uzturēšana, pareiza braukšana, jāizvēlas atbilstoši velospēdam maršruti. Tā varētu teikt, acīm redzot. Nu, var teikt arī tā, jā. Pārliecināties par savām spējām un arī par tehnikas spējām. Un, kad kaut kas nav kārtībā, tad gan meklējiet profesionāļu palīdzību. Pienāk brīdis, kad velo braucēji vēlas pārbaudīt savas prasmes trasē, lai uzrādītu labākus rezultātus un būtu ar tiem apmierināti. Bet tam ir nepieciešama cītīga treniņa. Kā to dara Ikšķo velo pusprofesionāļu komanda? Skatieties jau nākamajā sižetā. Kad attiecības starp cilvēku un velosipēdu kļūst, ja tā var teikt, ciešākas, tad sapulcējas vairāki domu biedri un veido komandas, lai kopīgiem spēkiem piedalītos dažādās sacensībās, ja gluži vienkārši vēl vairāk, vēl interesantāk pavadītu savu brīvo laiku. Un šāda komanda ir izveidota arī Ikšķelē. Un, acīm redzot, ar to sāka viens cilvēks, pēc tam pulcējās vēl vairāki, un tagad tas jau ir kuplāks cilvēku skaits. Un jautāsim komandas pārstāvim Iļam, kā tad vispār izveidojās šī komanda, cik ilgi tā jau ir pastāv un cik kupls jau ir dalībnieku skaits. Sākot ar mūsu organizācijas un komandas pirmsākumiem, tie varētu būt meklējumi tieši tur, kur mēs esam šobrīd, ir mēbeļu darbnīcā Rotas. Ja es nemaldos, tas varēja būt kādi gadi 15 jau atpakaļ, kad bijām nodibinājuši, kā teicu iepriekš, 1, 2 cilvēku, 3 cilvēku grupiņi apvienojās un sāka darīt lietas kopā. Un šo gadu garumā esam izauguši jau gan kuplāki, gan plašāki. Un šobrīd esam kādi cilvēki 20, kas aktīvi darbojās. Un tad arī, protams, nāk tādi kā no malas arī kā biedri. Un uzskatām, jā, ka esam diezgan plaši un lieli palikuši. Un te acīm redzot, ir jājautā par sacensībām. Noteikti jau ir kādas pārstāvētas. Noteikti sacensības ir tā lieta, kurā tu var smelties to pašu adrenalīnu, testosteronu, kas tik ļoti vajadzīgs mums. Runājot par sacensībām, viena lieta ir kaut kāds lokāla mēroga, kas ir Latvijas griezumā, kas notiek. Tur esam, ja ne visur, tad ļoti plaši pārstāvēti arī pēdējā laikā. Bet no pirmsākumiem, kas to visu to garu vairāk veidoja un motivēja, bija, protams, ārzemju sacensības, kur tā dzimtene ir ritiņbraukšanas un kalnu ritiņbraukšanas, kur ir tie kalni augstie, uz ko mēs te visi tā tiecamies. Un tad, tad bija tieši tiem ārzemju izbraucieni uz Austriju, Vāciju, Poliju, kur ir tie paši lielākie MTB pasākumi, kur notiek. Kā ir dalībniekiem sievietēm? Daudz labāk ir pēdējā laikā. Varbūt tas var saistīts ar kaut kādām valsts līmenī pārmaiņām un vispār cilvēku domāšanā, ka sievietes loma paliek lielāka gan biznesā, gan citās sfērās. Arī ritiņbraukšanā ir ļoti daudz nākuši klāt gan mūsu vidū, gan arī pārējās organizācijas, ko sanāca manīt. Un viņām rezultāti ir krietni labāki, viņu konkurencē krietni labāki nekā mums. Un, arī mūsu iekšienē ir tā, ka sievietes ir tās, kas ir pirmās. Mūsu džeku starpā, protams, lielāka konkurence, tur tas lielāka masa ir un tur izsties ir daudz grūtāk, bet mūsu Ikšķeles sievietes ir ļoti regulāri ir piedestāvu pirmajās vietās.
Varbūt tad pāris vārdos vēl, kur ir tas ieguvums no individuālisma pāriet komandas sporta veidā? Tas tāds nav viegls jautājums. Tas, kas man pirmais nāk prātā, ir laikam, labi, tas kopības sajūta, tas mazāk svarīgi, varbūt pārāk bieži tur pārcelāts, bet stimulēšana, principā jā, stimulēšana, darīt to, neatlikt, neatrast kaut kādas atrunas un citas lietas, kas būtu šķistu it kā svarīgākas, ko tev būtu jāizdara, ko tu īsti nevar atlikt, un darbi, tur ģimenes un tam līdzīgi. Bet, jā, ja tev ir sarunāts ar kādu citu, ka tev ir jābrauc, tev viegli uzmest ir pats sevi. Atrunāt, aizmirst, piedod man un tam līdzīgi, bet tik līdz tev atbildība pret otru cilvēku, 3., 5., pret 10 cilvēkiem, tev grūti. Tu neesi tik spēcīgs, lai atteiktu uzreiz 10 cilvēkiem, kas tevi gaida, rēķinās un cer uz tevīm. Pieķerti sportojoties skatītāji. Atrunas, protams, ir viegli atrast, bet, lai tās būtu mazāk iespējamas, noteikti iesaistīties kādā no velo komandām, ja, protams, esat liels velosporta entuziasts. Un tad noteikti jūs pavilks gan uz sacensībām, gan uz kopīgu laiku pavadīšanu. Nebaidieties mest šo izaicinājumu. Velosipēds ir, komanda arī ir, vēlme pārbaudīt savus spēkus viennozīmīgi ir. Tagad nepieciešama vieta, kur to visu apkopot. Un te talkā nāk 2 Latvijas velomaratona flagmaņi. Kas tie tādi ir un ko tie ir sarūpējuši jaunajā sezonā? Skatieties! Egle! Ja ir pieprasījums, ir arī piedāvājums, un tas pats ir arī velomaratona izvēlē. Un viens no tādiem ir Vivus LV velomaratons, un esam viesojušies pie maratona viena no organizatoriem, Maira Levana, kurš varētu pastāstīt mums plašāk par to, kas tad tas vispār ir, ko tur var izdarīt, kā piedalīties un vispār kopumā par velomaratoniem. Sveiks! Labdien! Tātad Vivus LV velomaratons, tā ir viena no alternatīvām, ko varētu izvēlēties gan profesionāli, gan arī tautas velo braucēji, atsimredzot. Jā, noteikti. Un arī bērni. Sākot no 3-4 gadu vecuma. Tātad, principā, tas ir vēl viens ģimeņu pasākums, kur var piedalīties mamma, teitis un bērni. Jā, noteikti. Galvenais priekšnoteikums ir velosipēds. Jā, vai bērnu variantā, tas velosipēds jau pat tas ir dip-dap. Jā, zinat to, kas bez pedāļiem, jā. Pat tāds koka ritenis arī derēs. Startēsiet aprīlī? Jā, mūsu maratonam šogad starts tiek dots 19. aprīlī Ventspilī, Ventspils atrakciju parkā. Tad sezona 7 posmu garumā un noslēgsies 12. septembrī Appē. Un kā ar tām trasēm, cik tad sarežģītas viņas top? Es neteiktu, ka trases ir sarežģītas. Mūsu trases varbūt atšķirās ar to, ka tās ir lēnākas. Ko tas nozīmē? Mēs braucam vairāk pa mežu takām vai arī pļauju takām. Līdz ar to braucam lēnāk. Mūsu uztverē tas ir līdz ar to arī drošāk. Jā, sportisti nebrauc lielos baros viens otram blakus. Tāda ir tā pamata atšķirība. Lai tik piesagās un brauc un min. Jā, tā visa plašāka informācija un tomēr ļoti liela vēsture, kas mums ir jau gandrīz 10 gadu garumā šim kalnu divriteņu maratonam. To visu jau varat paskatīties mājaslapā mtbmaratons.lv. Bet kā varētu iedrošināt citus arī raidījumu Pieķerti sportojoties skatītājus piedalīties velomaratonā? Kas būtu jāapsver, kas būtu jāizdara vispirms? Es domāju, pats galvenais paskatīties šo informāciju, kā jau es teicu. Daudz jau saprast gan filmiņās, kas ir atrodamas mājaslapā, gan fotogrāfijās. Noteikti vajag aprunāties ar draugiem, jo velo kustība ir ļoti, ļoti plaša. Un nebaidīties tiešām un pieņemt lēmumu, doties izmēģināt. Iesakies un tad jau zini, ka nav atkāpšanās ceļa. Sākam gatavoties.
Sveiki visiem, paldies, ka atnācāt. Ko es gribētu teikt, ka jā, 14. sezonas sebam, un šoreiz viņš sākās ar ļoti daudziem jaunumiem. Par profesionālā sporta šoreiz tā mazāk, mums vairāk interesē tautas sports un cik lielu aktivitāti paredzat šogad sev velomaratonās? Ceram, ka tāda pat kā bijusi līdz šim. Tagad būs pieteikšanās, konkurence liela, arvien vairāk dažādi pasākumi notiek, bet pēc tā pēdējā pētījuma, kas ir, kad braucot ar riteni izdalās laimes hormonu vairāk, mēs ceram, kad mūsu pasākumiem būs prioritāte. Tiešām šie pasākumi ir viennozīmīgi visinteresantākie, vissaistošākie un tādi, nepavēlt viņi tik populāri un tik daudz cilvēku dažādu vecumu tajos piedalās. Tad tur kaut kas ir. Kas, pieņemsim, ir jābūt, lai vispār piedalītos velomaratonā? Tikai vēlēšanās? Protams, kad kaut kādai sagatavotībai jābūt, ar riteni jāpabrauc ir. Bet mums ir pietiekoši daudz dažādas distances. Ja tu pilnīgais iesācies, tad tu vari piedalīties mammas dabas braucienā, kas tev neprasa ne laika kontroli, neko. Tās trases ir diezgan vienkāršots. Tev pusotru stundas to riteni jānosēž. Protams, kad ir vērts pabraukt, patenēties, bet tas jau arī tas pats galvenais ir, lai tu iesaistītu cilvēkus, lai viņi trenējās un nevis tikai piedalās sacensībās, bet lai ikdienā kāds pāris reizes, 2-3 reizes nedēļā brauc, tad arī viss viņa veselība būs teiksim, kārtībā. Tādā veidā piekot veselīgu dzīvesveidu un pēc tam jau sacensībās pacīnīties varbūt par rezultātu. Jā, kuram tas paliek pa hobiju un kuram tas patīk, tie tur cīnās. Tur parasti cīnās ar draugiem, ar komandām, pats ar sevi. Tur starti iznāk dažkārt tautas braucienā pār pa 1500 dalībniekiem, tad tiešām ir ko sacensties, ir ar ko braukt. Par trašu sagatavošanu šogad arī 2 jauni etapi. Kā notiek šobrīd tā gatavošanās? Pa lielam trases ir apzināts, pa lielam būs visai laicīgi arī ielikts velo mājaslapā. Būs sistēma, viņa jau tagad eksistē, bet viņa būs pilnveidota, ka cilvēki varēs nolādēt ar GPS attiecīgiem dažādi Garmini un visādi šie kompjuteri un varēs izbraukt. Tad, principā, tautā jāpacē velosipēdi, jāsāk jau mīt pedāļi un jāgatavojas maratoniem. Bet cilvēki ir, kas slēpo, šogad mums tās slēpošanas sliktāk ir, peld, trenējās, skrien, varbūt brauc ar riteņiem. Tas arī tas mūsu misija. Tā jau tā lielākā misija arī ir, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku, kas dienā brauc. Tāda unikāla dalībnieka katru gadu ir ap 4000. Ja visi izdomāt vienā dienā uz vienu posmu sanāk, tad mēs viņu nevarētu norganizēt. Lai velosportā sasniegtu finišu pēc iespējas ātrāk, nepieciešams izvēlēties pareizās trajektorijas. Un tam ir vajadzīga teju vai snaipera precizitāte. Vai tā piemīt Ikšķoles velo komandai? To noskaidrojām sacensībās, pieķerts sportojot manierē. Būs astotnieks. Atrodamies Ogres novada sporta centra šautavē, kur esam sagatavojuši sacensības pieķerts sportojot manierē, izaicinot Ikšķoles velo komandu. Redzēsim, cik viņi prasmīgi ir nevis ar velosipēdiem, bet ar šaujam ieročiem. Tā kā pielādējam un šaujam. Apkopojot pieķerts sportojot šaušanas sacensību rezultātus ar 131 pret 121, Ikšķoles velo izrādījās pārāka. Jāapsveic jau laikam būs.
Mēs tieši krūzītes taisījām speciāli tādu, kā uzvarētu mēs, bet tās ceļos tagad pie jums. Jā, paldies par piedalīšanos. Lai jums precizitāte un meistarība nodara arī velo braukšanā un augstāku rezultātu sasniegšanā. Velo biatlons varbūt kaut kā tā. Nav slikta doma, varbūt. Ierosinājums arī citiem sporta funkcionāriem velo biatlona sacensības. Nominies 20 km un izšauj 3 reizes, 5 reizes. MTB nobrauciens, ierocis uz muguras. Jā, tā ka nemetiet plinti krūmos un arī jūs izaiciniet sporta pasauli. Tādas bija pieķerts sportojot velo medības. Nebaidieties kāpt uz pedāļiem un izbaudīt Latvijas dabu. Nākamajai reizei Latvijas Ziemas olimpiāde un velo konkursa apbalvošana.